Šeit ir tādi diezgan būtiski argumenti, ko es gribētu minēt kā pret šim te pasivitātes vai šī te nekā nedarīšanas balsīm. Redziet, šī valdošā koalīcija, kas sastāv no bēdīgi slavenajiem progresīvajiem, no 20 gadu garumā valdījušās vienotības, mafijas, es pat teiktu, mafijas politiskās, un nodevējiem, klajiem savu vēlētāju nodevējiem zaļajiem zemniekiem, viņi balstās uz 53 deputātu mandātiem. Ārkārtas vēlēšanas ir ļoti būtisks ar to, kad viņiem, šiem valdošajiem, vajadzētu zaudēt tikai 3-4 deputāti vietas, un šī koalīcija nobruktu. Un tas, manuprāt, ir pilnīgi sasniedzams mērķis. Vēl, protams, es uzskatu, ka Saeimas atlaišana kā tāda pie šitik sliktiem apstākļiem ir ļoti būtisks instruments. Ar ko viņš ir būtisks? Ar to, ka tas ir tāds audzināšanas instruments, jeb pātaga, kas visu laiku ir pacelt pār varas galvu, lai viņi zina, ja viņi pārkāps sarkanās līnijas, pārkāps robežas, viņi zaudēs savas siltās vietas, zaudēs savas ministrijas, zaudēs, kā saka, savas iestrādes, un tas arī ir sasniedzams mērķis.